Mēs draudzē ejam cauri Marka evaņģēlijiem un mācāmies no galvenās Bībeles grāmatas, no svarīgākās no evaņģēlija. Un šodien lasījums ir no Marka evaņģēlija 9. nodaļas. Nav garš lasījums no 9. nodaļas, 38. pants un 40, no 38. līdz 41. pantam. Marka 9:38. Jānis viņam sacīja: Mācītāji, mēs kādu redzējām tavā vārdā, izdzenam ļaunus garus. Tas neturas pie mums. Mēs tam to esam lieguši, tāpēc, ka tas neturas pie mums. Bet Jēzus sacīja: Neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumu manā vārdā, kas tūdaļ par mani varētu runāt ļaunu. Jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Jo ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdeni, tāpēc, ka jūs Kristum piedarat, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs. Tas ir Dieva vārds. Dzirdēt rakstojot? Es dzirdēšu, ja? Es dzirdēšu, ka kāds sludina no šīs rakstojot? Es nebiju dzirdējis. Tāda interesanta, kaut kādā ziņā vienkārši rakstojot, bet kaut kādā ziņā arī diezgan man vajadzēja pacīnīties ar viņu. Šī raksturvieta seko raksturvietē, ko Jānis pagājušajā svētdien runāja. Viņš runāja par mācekļiem, kas gāja pa ceļu un savā starpā sarunājās. Jēzus ir reliģiskās kustības vadītājs, jaunas reliģiskās kustības vadītājs. Viņš ir Mesija. Par to ir skaidrs. Viņš ir vadītājs. Viņš ir galvenais. Viņš ir Kristus. Viņš ir Dievs. Mēs viņam sekojam. Bet kurš tad būs nākamais? Kurš būs nākamais svarīgākais? Kurš būs lielāks? Un tad mācekļi runāja savā starpā. Mēs pagājušajā svētdien to dzirdējām. Kurš būs nākamais? Jau cīņa par krēsliem notiek, ja? Kurš skatās X-faktoru? Tur arī bija cīņa par krēsliem. Šeit arī par cīņu par krēsliem. Kurš būs pirmais? Kurš būs otrais? Kurš būs trešais, kas būs pa labo roku, kas būs pa kreiso roku. Mēs pēc tam redzam tālākās nodaļās arī runa par kurš pa labo roku, kurš pa kreiso. Notiek tā kā visās organizācijās. Gribās kaut kādu izaugsmu, gribās kaut kur pakāpties. Un mēs redzam, ka mācekļi izgāžās. Ja? Mācekļi izgāžās, un ja es atkal viņam atgādinu. Akali runā jau otro reizi, un pēc tam viņš vēlreiz teiks: Es esmu nācis, lai nomirtu pie krusta, lai nomirtu un trešā dienā augšām celtās. Viņš principā pasludina: es esmu nācis, lai pazemoties. Ja? Es esmu nācis, lai pazemotos jūsu dēļ. Tas, par ko jūs runājat, tas paliek otrā plānā, tas vispār nesvarīgs. Jēzus māca par pazemību. Viņš parāda šo piemēru, ka viņš pazemosies. Tāpat viņš aicina no saviem mācekļiem: jūs pazemoties. Un es gribēju drusciņi parunāt, kas ir pazemība. Jo izrādās daudzās kultūrās, un arī mūsējā, tas ir īpaši kaut kāda sveša lieta, par ko maz runā, kas ir pazemība. Nezinu, vai jūs, kad augāt ģimenē, jums bija tā kā, kā tu būtu pazemīgākais savā klasē, kā tu būtu pazemīgākais savā darbā, tad tas ir tas tikums, ko es tev dēliņu mamma man teica, vai neteica tā? Kā tu būtu pazemīgākais? Kā tev, Lama, neteica kaut kas? Nezinu, man mamma teica: ko tu būtu pirmais, tu izsities, tu ej, gan jau tev tiksi tur iekšā, kaut kā neskaties citiem, pabīja citus malā, ej pirmais. Ka mums kultūrā tas ir kaut kas jocīgs. Būt pazemības, tas ir vājums. Tas ir kaut kāda vājuma pazīme, kurš tur pazemoties. Un mums ir, tas ir tāds tā kā kaut kas slikts, ka tev notika, ka tevi pazemoja. Bet Jēzus ļoti rūpīgi, ļoti uzmanīgi, gan ar savu piemēru viņš māca, gan ar savu rakstiem viņš māca. Viņš māca, kā būt pirmajam, esot pēdējiem. Un tu vēlies būt pirmais, draudzē, tad esi pēdējais. Kalpo visiem, visu kalps. Un par cik lepnums ir tas, kas ir pretējs pazemībai. Tā ir tad nopietna garīga slimība, ja, kas ir
ļoti spēcīga, viņa ir neredzama, viņa gaisā pārvietojas un ik pa laiku mums pielīp kaut kā. Un tiklīdz mēs tiekam no lepnuma vaļā un atkal viņš kaut kā pielīp mums. Ja? Es nezinu, kā jums, man vismaz tā ir. Man atkal liekas, ka es esmu kaut kāds labāks par citiem, svarīgāks, unikālāks. Tas tik ātri piezogās, ka tas lepnums, ka ļoti jāuzmanās. Mums ik pa laikam draudzē jāatgādina, ka tas ir tas pirmais veids, kā mēs kritām ēdenes dārzā caur šo lepnumu, ka es vēlos būt kā Dievs, ja? Es vēlos paaugstināties. Un starp citu, mums latviešiem īstenībā tas vārds pazemīgs ir ļoti tāds pat kristīgs tāds vārds. Pazemīgs, zemīgs, tas no zemes nāc. Ja? Mums jābūt no zemes nākušiem, mums jābūt pazemīgiem. Ja? Un tad pretējais lepnumam, pazemība ir pretējais lepnumam. Un kāds ir spēks, kāds ir labums no tā, ka tu esi pazemīgs? Ja tu esi pazemīgs, ja tu praktizē pazemību, tas tev dos skaidru domāšanu. Es esmu daļa no kaut kā lielāka. Es esmu šeit, lai kalpotu. Un tas dod pateicību tavā sirdī. Es pasakos Dievs, ka man tādam parastam čalim man ir iedevis šo un to, un es dzīvoju tādā skaistā pilsētā, un man ir sieva, man ir bērni, man ir draudzi, kur nākt. Tu dzīvo tādu pazemību, tu ieraugi, ka wow, tev tik daudz lietas ir dots. Tu pazemos ieraugi, ka man tādam, kas nekas nav, kas no zemes nācis, ja, tādas lietas ir iedots. Kas tu tāds tik slikts ir, ka tu esi tāds lepns cilvēks? Es esmu latvietis. Ja? Es notestēju savus gēnus, esmu 98% latvietis. Es esmu latvietis, ja? Mēs esam labākā tauta pasaulē. Ja? Es nāku no draudzes, kur ir 200 cilvēki. Ja? Mēs esam labākā draudze Latvijā, mēs būsim paši labākie. Kas tur slikts ir? Lieli mērķi mums ir labākā mācība, mums ir veselīgā mācība. Nevienam tādas nav. Kas tur slikts ir? Ja mēs dzīvojam lepnumā, mēs uzskatām, ka mēs esam labāki nekā citi. Tās blaknes ir tādas, ka tu dzīvo ilūzijā. Tu neieraugi realitāti. Tu esi akls kaut kādās lietās. Tu nevari ieraugt. Tu zaudē skaidro domāšanu, ja tu esi lepns. Mēs redzam skaidri, ka Bībele saka, ka Dievs stājas lepnajiem pretī. Un es nezinu, kādiem cilvēkiem ir vieglāk dzīvē? Darba vietā, skolā? Ar lepniem vai pazemīgiem? Kādiem vieglāk runāt? Ar kādiem jūs gribētu atrasties kopā? Tiem lepniem foršiem. Un mēs ieraugam, ka tie, kas ir lepni, viņus ir viegli ievainot. Vai tev var viegli ievainot? Jo tas ego ir tik liels uzpūs, ka pasaka, Armand, tu esi resns. Man bērni bieži to saka. Vai mācītājs var būt resns? Es saku, Dievs strādās caur nepilnīgiem cilvēkiem draudzē. Es saku, ka mēs vakar bijām sportojām bišķi. Viņš saka, dari, lai tu būtu labākais mācītājs, kas var sportiskākais. Es saku, Dievs strādās caur nepilnīgiem cilvēkiem. Ja? Ir svarīgi, ka mēs varam pasmieties par sevi. Ja tev ir liels ego, es vispār tur tā, Jāuzmanās. Un mūsu kultūrā tas, diemžēl, ir disbalans. Un es uzskatu, tas ir viens no lielākajiem tādiem klupšanas akmeņiem, kas mums ir tautā. Mēs negribam atzīt, ka mums vajag palīdzību. Mums vajag palīdzību no Dieva, no cilvēkiem. Es pateiktu, ka man ir slikti, man vajadzīga palīdzība, man vajadzīga aizlūgšana. Aizlūdziet par mani, man ir grūti. Tas ir vajadzīga pazemība, lai pateiktu. Bet cik brīnišķīgi satikt pazemīgu cilvēku. Cik brīnišķīgi kalpot pazemīgam Dievam. Un Dievs māca visu šo. Es varu, varbūt tā, lai precīgāk ir, piemēram, Lukas evaņģēlijā, 14. nodaļā,
no 7. panta. Jēzus māca par pazemību. Bet nomanīdams, Lūkas 14, no 7. panta var, piemēram. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams: ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodās kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts. Un ka tas, kas tevi viņu aicinājis, nesaka tev, dod šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet, ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt: draugs, virzies uz augšu, tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Un tad Jēzus saka tālāk 11. pantā: jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojās, taps paaugstināts. Tāds interesants garīgais princips, ko Dievs runā, ka diezgan nopietna lieta. Un šis ir tas fons, uz ko Dievs māca. Viņš runā par savu piemēru. Un tad seko šie notikumi, kad pirmā reizē, kad Jēzus runāja par to, ka viņš tiks nodots un ka viņš nomirs un 3. dienā augšām celsies, viens no viņa mācekļiem, galvenais māceklis, Pēteris, viņu apsauc. Saka: klus. Tu būsi vadītājs, tu būsi Mesija, tu būsi mūsu kungs, tu esi Dāvida dēls, tu iesi mums pa priekšu. Un tā nerunā, tu būsi tas kungs. Jēzus saka, viņam sātni atkāpies. Un šeit mēs redzam vēlreiz, ka otrs svarīgākais māceklis nokrīt, izgāžās. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam redzēt skaidri, ka Bībele ir patiesa. Jo svētie rakstos mēs redzam skaidri, ka tie galvenie varoņi ir aprakstīti arī tur, kur viņi ir izgāzušies. Ja? No tā mēs varam redzēt, ka tas nav tā kā noslīpēts raksts, kur tikai labākās vietas ir ielikts, kur tikai kaut kāds vietas, kur tikai ir uzvaras ir sarakstīts. Iesaka, kur zaudēs. Un šeit otrs svarīgākais māceklis, Jānis, saka Jēzum: mēs redzējām kādu, kas tavā vārdā izdzeļ ļaunos garus. Bet tas neturās pie mums. Mēs esam 12, tu esi galvenais, mēs esam 12, tālāk pārējie 12 galvenie. Un tad viņš tur tā kalpo kaut kur izdzeļ ļaunos garus tavā vārdā. Tad loģiski mēs pateiksim, mēs viņam sakam, mēs noliedzam, nedari tā, jo tu neturies pie mums. Mēs esam šeit galvenie, mēs to daram. Šī ir mūsu kalpošana, šī ir mūsu teritorija, kas mēs to daram. Šī ir mūsu reliģiskā organizācija, kas mēs to daram. Un ja mēs piefokusējam pie tā teksta, mēs reiz ieraugam, ka Dieva valstība ir daudz lielāka, nekā mēs spējam ieraudzīt. Dievs darbojas vairākos veidos, nekā mēs varam iedomāties. Jo mēs ieraugam skaidri tekstā šeit. Mēs ieraugam, ka šis cits, kas izdzen ļaunos garus Jēzus vārdā, arī ir patiesas Jēzus māceklis. Tas nav viltus kaut kāds pravietis. Tas nav kaut kāds, kas mēs rakstam, ir vairākas vietas, kur mēs lasām tekstā, kur šie viltus, ja, kuri mēģina Jēzus vārdā izdzīt, viņam nesanāk, ja, viņam uzbruk tas ļaunais gars. Šis ir īstais. Šis ir īsts māceklis. Bet viņam ir viena problēma, viņš neturas pie mums. Viņš nav no musējiem. Tāpēc, Jēzu, tu pasaki viņam, ka mēs esam te, mēs te kontrolējam. Un te mēs redzam daudz līdzības gan no vecās derības, gan no jaunās, ka Dievs darbojas mums nesaprotamamos veidos. Viņš darbojas tā, kā viņš vēlās. Mēs gribam kontrolēt viņa darbu, mēs gribam tā kā būt tie noteicēji viņa darbam, viņa plānam. Es izlasīšu
Es esmu bieži dzirdējis arī savā draudzē. Mums jau nekas nav. Mums tur maza draudzīte, mums jau nekā nav. Būtu mums tur kāds liels mācītājs. Būtu kāds normāls, kas spēlē un dzied labi. Tad nāk cilvēki. Mums jau ir tikai Dievs. Dievs, zin kā tur. Mums ir tikai Dievs. Un mēs ieraugam, ka mēs esam akli, lepni palikuši. Mēs skatāmies uz cilvēkiem, mēs meklējam to cilvēku atzinību, ka mums ir tikai Dievs, mums ir tikai pasaules radītājs. Mums ir tikai tas, kas kontrolē visas lietas dzīvē. Mums ir tikai tas, kam ir neierobežot resursi, kas var atsaucīt cilvēkus jebkurā brīdī. Mums ir tikai viņš. Un mēs atklājam, ka mums ir pietiekoši tas, kas mums ir vajadzīgs. Ja mums ir Dievs, mums ir viss. Un es gribu iedrošināt gan sevi, gan jūs, ka no Jesajas 55:8 tāds pazīstam ļoti slavena vieta. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augsti ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Cik bieži mēs viļamies, kā Dievs strādā mūsu dzīvē, mūsu draudzē, mūsu pilsētā. Un vajadzēja Dievs tā, vajadzēja tā. Un Dievs kaut kā tā nedara, viņam ir citas domas. Viņš ir Dievs, kas strādā vairākās paudzēs. Viņš ir Dievs, kas strādā tik daudzos dažādos veidos. Un mums bieži pat nesaprotamamos veidos, un mums tikai vajag gadus pēc tam. Mums paiet gadi, un mēs, jā, labi, Dievs, ka to manu plānu neizdarīja. Ka ieraudzīt to lielo plānu, jo mēs esam ierobežoti, mēs esam cilvēki, viņš ir Dievs. Un šeit mēs ieraugam, ka šis māceklis bija viens no tiem, mēs redzam to Lūkas evaņģēlijā 10.1. Lūkas evaņģēlijas 10.1. Kur Jēzus izsūta mācekļus. Pēc tam tas kungs nozīmē vēl 70 citus un izsūtīja tos pa 2 un 2 savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Lūkas 10.1. Un pēc tam tālāk viņš tajā stāstā 17. nodaļā tie mācekļi jau atnāk atpakaļ, 17. pantā mācekļi jau atnāk atpakaļ. Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stācīja: Kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Jā, ka nebija tikai 12 mācekļi, ka bija vēl vairāk mācekļi. 12 bija tie galvenie, 12 bija tie, ko Jēzus mācīja personīgi, bet bija vēl kādi citi mācekļi. Bija vēl kādi citi mācekļi, kas Kristum sekoja, un to mēs redzam, tur atklājās, gan bija rakstu mācītāji, kas sekoja, gan bija sinedrijā kāds, kas Jēzu aizstāvēja, gan bija, kas Jēzum kapu iedeva, ja, tas bagātais. Ja, mēs beigās atklājam, ka viņam bija daudz vairāk mācekļu, ka Jēzus satvēruši, ka viņš ir Mesija, bija daudz vairāk. Ne tikai šie 12. Un, ja mēs tā paskatāmies Bībelē vispār, kur Dievs darbojas, kā viņš darbojās. Tagad mums nāks, Ziemassvētku nāks 3, ja? Ko jūs darīsiet Ziemassvētkos? Man māsīts ielūdza ciemos pie sevis, nezinu, vai braukšu uz Rīgu. Teica, ka viņiem tur ir dāvanas, katram jādod, tās un tā. Spēles jāspēlē. Mēs zinām Ziemassvētku stāstu, ja? Ka Jēzus piedzima un no austrumiem gudrie atnāca. No austrumiem, no pagānu zemēm gudrie atnāca. Pienesa dāvanas. Dievs nedarbojas tikai vienā lokācijā. Viņš strādā visu kaut kur. No austrumiem atnāca gudrie. Mēs nesen kā draudzi lasījām Dāniela grāmatu. Kad ebreju tauta aizveda svešumā uz Babilonu. Un Dievs darbojas pie tā iekarotāju kara pavēļnieka Nebukadnecera. Dievs darbojas pie viņa. Kādā sakarā? Viņš tur pie Dieva tautas ienaidnieka, viņš darbojās, viņš izmanto viņu. Es visiem stāstīju, cilvēku prasmu, kā tu pie Dieva nāci, kas tev notika?
Es saku, es vienīgais savā ģimenē esmu kristietis, visu savā dzimtā, vienīgais nevienu nezinu. Es meklēju, skatījos, rādu rakstus, nevienu nezinu. Un tad nesen es biju Bērēs, un es visiem iedrošinu iet Bērēs un kāzās. Jo tur tu vari satikt radinieks, pat nekad mūžā neesmu redzējis. Es brīži satiku kaut kādu radinieku. Satiku radinieku, izrādās manam tētim bija pusmāsa vēl. Es nezināju to, tik nesen uzzināju. Un es ar viņu runāju, un saka, es esmu ticīgā. Es ticu Dievam. Viņa 91 gads dzīvo Kuldīgā. Es ticu Dievam. Tu esi arī ticīgais. Es saku, jā, es arī ticīgais. Es domāju, es tajā dzimtā vienīgais, es izrādās to arī. Es saku, jā, man teicis bija kristietis. Viņš teica, teicis bija kristietis, jā, un tad tavu vecmamma mūs pameta, un apprecēja tavu vecstāvu. Es redzu, kad bija kaut kādi cilvēki, kas lūdza par manu dzimtu, ka mana vecmamma bija dzirdējusi evaņģēliju, ka tas nav nejauši, ka mēs esam dzirdējuši par Dievu, ka kaut kur jau Dievs darbojas, mēs nezinām to. Dievam tie plāni ir augstāki, Dievam tie plāni ir lielāki. Man ir prieks ieraudzīt, ka jo vairāk es dzīvoju, ka Dievs ir daudz lielāks, nekā mēs spējam saprast. Un šeit atklājās šis reliģiskais elitārisms, ko mācekļi saka, tas neturas pie mums. Viņi nevis saka, tas neturas pie tevis, Kristus, tas neturas pie mums. Zināt, tur tie cilvēki, ja? Viņi nav no baptistu konfesijas, viņi neturās pie mums. Viņi nav no centra draudzes, viņi neturas pie mums. Nevis pie Kristus neturas, bet pie mums. Ka šis kristīgais elitārisms vai reliģiskais elitārisms vai jebkāds veids kliķis, kas notiek mums draudzēs, ja, ka mēs esam tie, kas turās pie mums, Dievs strādā caur mums, un tad tie pārējie visi, lai sēž pie ratiem, jo Dievs jau darbojas ar mums. Un tad Dievs mums var atklāties tādas interesantas lietas, ko Dievs var mums mācīt. Un mēs redzam šīs paralēlas arī no vecās derības. Es nezinu, vai jūs zināt, ja atceraties stāstu no vecās derības. Tagad nelasīsim, bet no 4. Mūzes, no Mūzes 4, 29, tur ir stāstīts tas stāsts, kad ebreju tauta bija tuksnesī, un viņi sūdzējās, ka viņam nav ko ēst. Un Mūzes viens pats vada tautu, un tad Dievs viņam saka, es izvēlēšu vēl 70, kas vadīs kopā ar tevi. Ja? Mēs tikko lasījām par 70 mācekļiem, ko Jēzus izsūtīja. Un mēs atkal ieraugam 70 to skaitli, ka 70 jaunekļus vīrieši, kas vadīs to tautu arī, lai nav Mozam vienam to atbildību jāuzņemas. Un Dievs ņem savu garu un uzliek uz tiem 70 cilvēkiem. Un pie mums atnāk viens no kalpiem. Saka, tur nometnē mums nāca svētais gars, mēs visi te pravietojam, mēs visi vadam. Tur nometnē vēl 2 to pašu dara, ko mēs. Jo izrādās, viņi nebija atnākuši. Viņi bija aicināti, bet viņi nebija aizkavējušies kaut kas, zin kā tur bija kāda Netflix sērija jāpabeidz vēl kaut kas. Bija aizkavējušies un nebija atnākuši. Un viņiem svētais gars arī nāca viņam, un viņi pravieto runā pie savām teltīm. Un viņi saka, Mozu, aizliedz viņiem, jo mēs esam te galvenie. Un Mozes viņam atbild, iesaku izlasīt to. Mozes viņam atbild, tu esi greizsirdīgs manis dēļ, ka viņi tur pravieto sludina. Es vēlētos, ka katrs saņemtu šo garu. Ka katrs varētu pravietot. Viņš saka, es vēlētos, lai katram tas būtu. Mēs redzam, ka Mozum nav žēl, ka kāds vēl ir saņēmis šo svaidījumu, vēl kaut kas tur pravieto kaut kur pie teltīm, ko viņš nekontrolē, ko viņš nemaz nezina. Viņš saka, es vēlos, lai katrs, ja? Un kaut kādā ziņā viņa šis pravietojums, viņa doma ir piepildījusies, ka katram ir pieejams, ka svētais gars, katram ir pieejams Jēzus mūsdienās, ka mēs neesam viens, ka Dievs var runāt uz mums un mēs varam kalpot un uzņemties atbildību. Un tad mēs atgriežamies atpakaļ pie stāsta, kur ir šeit.
mācekļi runā ar Jēzu, ja? Tas neturas pie mums. Un mēs tam esam lieguši, tāpēc, ka tas neturas pie mums. Un tad viņi loģiski gaida Jēzus atbildi. Jā, tas neseko pie mums, viņš nav no mūsu reliģiskās organizācijas, no mūsējiem. Un tad Jēzus pateikt, tikai mūsējie. Un tad viņiem ir pārsteigums. Jēzus atkal viņiem māca par pancamību, par to, cik liels viņš ir. Jēzus viņam saka, neliedziet viņam. Neliedziet viņam. Jo neviens nedara brīnums manā vārdā, kas tūdaļ par mani varētu runāt ļaunu. Jēzus pasaka, šis cilvēks dara brīnums manā vārdā. Viņš nav pret mani. Viņš vēlās kalpot man. Kristus vēl nav nomiris un augšām cēlies. Šis stāsts būs turpinājumā. Bet tas māceklis dara to, ko viņš ir saņēmis no Kristus. Viņš nav viens no tiem 12 saucamiem lielajiem, bet viņš dara Dievam par godu. Un viņš ir patiesais māceklis. To, ko viņš ir satvēris, to viņš dara. Kāpēc, lai Jēzus liektu to darīt viņam? Viņš paskaidro, jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Tāds interesants politisks tāds drusciņu pants. Vajadzīgs skaidrojums viņam. Mateja evaņģēlē 12:30 viņš no otras puses pasaka, Jēzus. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izskais. Tu nevari kalpot diviem kungiem. Mēs nevaram palikt neitrāli. Bobam Dylanam, tāds veco laiku tāds dziedātājs, viņam ir tāda dziesma. You have to serve somebody. Tev ir jākalpo kādam. Vai tas būs Dievs vai nu velns, tev ir jāizvēlās, kam tu kalpo. Vienalga kādā profesijā tu esi. Kam tu kalpo? Kam es kalpoju? Kurā pusē es esmu nostājies? Mēs nevaram palikt neitrāli. Mēs nevaram. Es pa vidu nesen mums bija Stambulas konvencija, tur bija balsojums Saeimā, un es paskatījos to balsojumu, tur bija 2 atturējās. Mēs pa vidu. Mēs mēs ne šur, ne tur. Un mums bieži gribās tā, es pa vidu, ja, tas ir labs, tam drusku labi, pat tam ir bišķi kaut kas tur. Mēs tā pa vidu gribam. Nesanāks pa vidu, vai tu esi pār Jēzu vai pret Jēzu. Un šeit Jēzus skaidri pasaka, viņš ir par mani. Šis māceklis, kas kalpo citur, kas nav viens no mūsu 12, ja? Viņš ir par mani. Un es viņam neliedzu, lai viņš kalpo. Un bieži mums arī ir starp konfesijām tas, ka Dievs strādā tikai caur vienu konfesiju, ja? Tas ir mūsējo. Un pārējās visi ir mirušo draudzes, tur nekā nav. Un tad mēs satiekam kādu cilvēku, viņš saka, tu esi dzirdējis evaņģēliju? Viņš saka, jā. No kuras draudzes tu esi? Es no katoļu. Saka, tu esi no katoļu draudzes un tu gribi pa evaņģēliju pastāstīt? Mums tur bija atnākusi viena ciemos sieviete. Manam vienam radiniekam stāstīja, vai tu esi dzirdējis evaņģēliju? Kā tas iespējams, ka katoļu draudzē ir kāds kristietis? Es domāju, ka tikai manā konfesijā ir kristieši. Un tev atklāja, ka Dieva valstība ir lielāka, ka daudzās konfesijās, arī mūsu pilsētā daudzās draudzēs ir kristieši, kur viņi kalpo Dievam, kur viņi sludina evaņģēliju. Nevis tā ķeksīša pēc, bet reāli sludina evaņģēliju un dzīvo arī to. Un es satieku viņus, es kādreiz strādāju veikalā, nesen tagad mainīšu darbojiet, bet strādāju veikalā un es satieku viņu. Man prieks satikt kādus citus kristiešus, ka debesu valstība nav tikai caur manu draudzi, caur manu kaut kādu to konfesiju, ka ir forši, kad ir citur arī Dievs strādā. Un starp citu, pirmo reizi par Dievs tā mani aizskāra manu sirdi un uzrunāja, kad es biju visnepareizākajos apstākļos. Es biju Marijas debesbraukšanas dienas svinībās, kas pilnīgi nav bibliski, pilnīgi
pēdējā vieta, kur es varētu būt, kur izdzirdēt par Dievu. Un es stāvēju bazilikā, Aglonā, un Dievs man uzrunāja. Reāli aizskar man sirdi, kad man bija, nemaldos, 13 gadi. Nu, tev 1 gads, un tad varbūt 13 gadu Dievs man uzrunāja, es Aglonā stāvēju, un man Dievs reāli uzrunāja. Es neko nedzirdēju, ko tur runāja kāds priesteris vai kaut kas. Kad Dievs uzrunāja negaidītās vietās, kur mums liekas, ka viņš strādā negaidītos apstākļos, kur mums liekas, ka kā tur Dievs var strādāt, tas visi garām, tie visi garām, tur viņi nekalpo Dievam. Dievs strādā caur neperfektiem, nepilnīgiem cilvēkiem. Un viņš atgriež. Un visi kristieši, kas ir šeit Kuldīgā, mēs esam viņa draudze, mēs esam brāļi un māsas Kristu. Ne visas draudzes mēs tagad varam apvienoties, jo ir kaut kādas lietas, kur mēs nevaram apvienoties nekādi. Bet ir normāli satikt kādu citu kristieti no citas draudzes. Forši, ka tu arī seko Dievam. Forši, ka tu tici viņam, ka tu seko viņam. Man prieks, ka Dievs strādā. Jo, nezinu kā jūs, jo vairāk dzīvoju kopā ar sevi, es ieraugu, ka es neesmu perfekts, jo vairāk. Vismaz man to ģimeni atgādina. Vismaz tur nav, tas nav. Un tāpēc mums ir vajadzīga ģimene, mums ir vajadzīga garīgā ģimene draudze. Jo, kad tu dzīvo viens, ja tev liekas, tīri tā nekas. Tīri tā nekas, nav jau tik traki, ja? Nav normāls cilvēks, nu kā jau viss. Bet, kad tu izēji cilvēkos, tu izēji draudzē, pasaka, klausies, kāpēc tas tā? Tas baigi uzkrītoši, jā. Kāpēc tu tur tā? Nu jā, tur bišķi. Tāpēc mums ir vajadzīgi citi cilvēki, mums ir vajadzīgi brāļi un māsas mūsu dzīvē, mums ir vajadzīga mūsu ģimene, mums ir vajadzīgi draugi. Un, protams, bez Dieva vispār nevar. Izrādās, ka Dievs strādā Kuldīgā ne tikai caur mūsu draudzi vai caur otru baptistu draudzi. Viņš strādā savā veidā, kā viņš vēlās. Un mēs bieži nevarēsim aptvert, kā viņš strādā, kādos veidos, un mēs pēc laika tikai atklāsim, viņš tur strādāja tā. Un ka mēs varam satvert šo pazemību, šo mieru Dievā, ka viņš strādā caur mūsu draudzi arī, jā. Bet tas nav viss. Mēs esam viņa plānā, mēs sekojam viņam, bet tas nav viss. Dievs ir daudz lielāks. Dievs ir daudz lielāks, nekā mēs varam saprast. Un tad ir, kā tad ir maldu mācībām, kā tad ir cilvēki, kas ir novirzojušies no patiesā ceļa, no šaurā ceļa. Un tad ir, es gribētu, lai tev ir Filipiešu vēstule, 1. nodaļa. Jo man te nav 18. pants izprintējies. Jā, no 15. līdz 18. Daži naida un strīdi dēļ, bet citi ar labu prātu sludina Kristu. Vienais mīlestības, zinādam, ka esmu šeit, lai aizstāvētu evaņģēliju, otri pasludina Kristu patmīlības dzīvi. Aiz netīriem nolūkiem, domādam ar to manām bažām pievienot bērnus. Ko tad, Jā, 18. pantā. Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts, vai ar izlikšanos, vai patiesībā, es priecāšos. Diezgan šokējoši raksturot. Pāvils priecājās, jo viņš ir atklājis, ka Dieva valstība ir daudz lielāka nekā viņa kalpošana, nekā nekas. Viņš ir ieinteresēts, lai debesu valstība iet tālāk. Nevis tikai caur viņa kalpošanu, ne tikai caur to, ko viņš var aptvert. Jebkādos veidos. Tas nenozīmē, ka visi veidi, kā Kristus tiek pasludināti, ir labi un atzīstam par labi. Bet evaņģēlijas sludināšanā nav konkurentu. Nav. Klausies, jūs tur beidzat sludināt evaņģēliju, jo mēs labāk evaņģēliju sludināsim. Jo, ja mēs varam precīzāk pateikt, jo Kristus ir tas tilts,
kas savieno Dievu, ja, jūs to nemākat pateikt. Jūs tikai pasakat, sekot Jēzum. Ja. Tas nav pilnīgi, tāpēc mēs jums noliedzam. Ja turēsieties pie mums, jūs tiksiet debesīs. Neturēsieties pie mums, jūs netiksiet debesīs. Ja. Mēs norādām nevis uz Kristu, bet uz sevi. Tas ir ļoti bīstama pozīcija. Tāpatās tajā pašā nodaļā viņš 27. pantā turpina Pāvils. Tikai dzīvojiet tā, ka tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Lai vai nu nākdams un jūs redzēdami, vai prom būdami par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlī ticību. Un nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Un kaut kādās lietās, tas ir viena lieta, kur mēs varam apvienoties visi kā kristieši, arī visas konfesijas sludināt evaņģēlī. Man ir prieks, ka mēs arī regulāri kaut kā atbalstam viens otru. Vismaz es jūtu atbalstu no citām draudzēm. Ka mēs, nenoliekam viens otru. Man bija prieks, ka pagājušā gadā 18. novembrī mēs visi draudzes bija pilna, aizmirst, Annas baznīca? Annas baznīca, jūs arī bijāt, ja? Bija pilns, tur bija no vairākām draudzēm cilvēki un lūdza priekšā un bija tāds, es satiku daudz cilvēks, ko es ikdienā redzu, viņš saka, tu arī esi baznīca? Es nezināju, ka ir interesanti, ka kaut kādās lietās mēs varam apvienoties, kaut kādās mēs nekad nevarēsim apvienoties, bet evaņģēlijas sludināšanā mēs nevarētu būt konkurenti. Es būtu priecīgs par katru vienu cilvēku, kas atgriežas citā draudzē. Tā būtu tā pozīcija, ko Dievs vēlās, lai mēs ieņemtu. Es esmu laimīgs par katru cilvēku, kas kuldīgā nāk pie Dieva. Protams, es lūdzu, lai viņš turētos pie veselīgās mācības, pie pazemības, ka tas nebūtu kaut kāds tur, tas jau būtu cits temats, ko mēs varam. Bet tās pamatlietas, tas būtu ļoti svarīgi. Ir tāda slavena anekdotē, visi mācītāji stāstu viņu, bet mēs esam dzirdējuši. Zinu tā anekdotu par baptistiem. Viens nomirst, zini, ja? Jā, viens nomirst kristēts. Un tiek debesīs iet tur, svētais Pēters. Ceļ tur. Vienā tur telpā sapulcēs katoļi, tie tur riktīgi svin. Iet tālāk tur luterāņi sēž, visi tādi cienīgi, gudri tādi sēž. Tālāk iet tālāk, un viņi saka, tagad klusām. Kāpēc klusām? Te baptisti pulcē. Kāpēc klusām? Viņi domā, ka viņi vienīgi te ir. Viņi nezina, ka te vēl kāda ir. Es redzu viens, ko mācītājs teica, ka, kad mēs būsim debesīs, mums būs šoks par tiem cilvēkiem, ko mēs neieraudzīsim debesīs. Mums likās viņam toču neamā. Un mums būs pārsteigums par tiem, ko mēs ieraudzīsim debesīs. Tu arī te esi? Kā tu te nonāci? Tu tāds un tāds, tu vispār auzas pilnīgas tev tur. Mums ir ļoti jāuzmanās šis, es varu garantēt jums lepnums, garīgais lepnums mums piezagsies. Mēs esam vienīgie pareizie, mums ir vienīgajiem pareizā teoloģija, mēs esam vienīgie, kas ir atvēruši. Un tas rada šo kultūru, viņa ir tāda toksiska kultūra, kas rodās draudzēs. Mums ir, bet jūs esat tie, kam nav. Un ja jūs gribat saņemt tas, kas mums ir, jūs nāk pie mums. Jo mums ir, bet jums nav. Ja? Un šī kultūra piezaga, mums ir piezagusies jau cik reizes, un vienmēr ir pretī stāv Kristus ar pazemību, ka viņš saka, neliedziet viņu. Dievs pats tiks galā ar viltus mācekļiem, viņš viņus atklās ar viltus praviešiem, viņš atklās to, kas paaugstinās, viņš viņus pazemos. Mēs redzam, tos viltus mācītājus, viņi tiek atmaskoti, viņi tiek pazemoti, un mēs pēc viņu augļiem spriežam, mēs viņu redzam.
Dievs tiks ar viņiem galā. Dievs tiks ar viņiem galā. Un mēs redzam, ka Dievs darbojās pie saviem mācekļiem. Dievs darbojās pie saviem mācekļiem. Mācekļi izgāžās. Viņi sāk dalīt krēslus jau, viņi sāk dalīt ietekmes sfēras. Viņi sāk dalīt savas kustības ietekmi. Un Kristus viņus neatmet. Kad mēs paliekam lepni, kad mums piezogās šī lepnība, kad mēs atkal satveram to lepnumu, kad es esmu kaut kas ir. Mēs esam tie labākie. Kristus atkal mums atgādina, Kristus atkal mums māca caur rakstiem. Kristus atkal māca mums caur dzīvi, caur cilvēkiem. Viņš neatmet savus mācekļus, viņš atkal māca. Jo Dievs pazīst mūs. Dievs pazīst savus mācekļus. Viņš zina, ka mums piezaksies šī... Viņš saka 41. pantā, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piedarat, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs. Uz ko mums vajadzētu fokusēties, tas ir uz kalpošanu viens otram. Tas ir 1. Jāņa 4.21. 1. Jāņa vēstule. 4.21. Un šis bauslis mums ir no viņa, tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt savu brāli. Ka šī ir šī kristīgā kalpošana. Kalpošana Dievam, ka mēs mīlam savus brāļus. Arī tos, kas nav mūsu draudzē, tos, kas nav mūsu konfesijā, tos, kas nav tie varbūt pareizākie. Un ka mēs kalpojam viens otram. Un tad mēs atklājam tādu unikālu lietu, ka kalpošana brāļiem un māsām izrādās ir kalpošana Dievam. Un man ir prieks, citreiz kāds sasmērā maizītes atnes vēl kāds tur kaut kādu dzērienu un atnes vēl kos. Tas ir tik patīkami. Un Jēzus šeit māca. Ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piedarat, viņa alga nezudīs. Un šeit neiet runa par, ja tu tur būsi baigais sludinātājs, slavēšanas vadītājs, svētdienas skolotājs, tā tava alga nezudīs. Šeit iet runa, kad pat elementāro, ka mums šo laipnību, tev pat būs, ka tu pasniegs ūdeni, mums tāp citu ir ūdens. Tu arī praktizēši pēc dievkalpojuma, pasniedz kādam ūdens kaus. Mums ir kausiņi, glāzītes, pasniedz kādam, un tev būs alga debesīs. Jo tu esi kalpojis kādam brālim māsai. Ja? Mēs ieraugam, ka tas nav tikai, ka ko es tur viņiem palīdzēšu, viņi jau man neko nepalīdzēs. Ko es viņiem kalpošu, viņi jau man nekad nekalpos. Ka tas ir, ka tu kalpo Dievam. Saka, es viņam vēlos dot. Kāpēc es vēlos dot? Tāpēc, ka viņi ir Dieva bērni. Es viņiem vēlos kalpot. Kāda ir tavs sirds attieksme? Tad tas jautājums, man tas jautājums pašam ar sevi jāuzdod. Vai tu praktizē kalpošanu citiem? Ka ir tāda ebreju teiciens, ir tāds, ja tu gribi izdarīt kaut ko labu tēvam, tā ir arī dzīves gudrība. Ja? Ka, piemēram, ja es gribu izdarīt kaut ko labu, piemēram, jūsu ģimenē, ja? Es izdarīšu kaut ko labu taviem bērniem. Teikt, viņš mīl mūs, viņš mūs mīl. Skaties, viņš maniem bērniem tur dāvaniņas iedāvā kaut ko. Mēs esam, ka viņš mūs atbalsta. Ka tāpat mēs varam izdarīt savam Dievam, ka mēs izdarām viņu bērniem. Mēs kaut ko palīdzam, pasniedzam kaut vai minimālu kausu vai vēl kādu laipnību, pasakam čau, kā tev iet, ka mēs kalpojam Dievam, mēs izdarām tas, kas Dievam patīkam. Un tad ir tas kaut kāds tad vairāk tie brīdinājumi ir, ka lepnums ir tas, kas iznīcina vienotību. Ja? Un, ka tiklīdz sākam mēs paaugstināties draudzē, šī vienotība zūd, jo tad ir tāda feikā vienotība, ka mēs esam visi vienoti,
kalpot tam vienam, kas ir paaugstinājies, vai iet tā viena pavadā, kas ir paaugstinājies, vai tas nav. Mēs ļoti bieži redzam ar to, ka ir kaut kāda kustība, kaut kāda draudze, vēl kaut kas, un viņiem ir viens šis lielais, stiprais, spēcīgais gans, un kā viņš krīt, visi draudzi uzreiz pazūd, viņus nav aizslēgt ciet, viss bankrots. Jo visi izrādās bija nevis vienoti kalpot citam, bet vienoti sekot vienam tam lielajam. Un izrādās, kad mēs meklējam atzinību pie cilvēkiem, vispirms, visbūtiskākais, ja? Mēs dabiski vēlamies būt pirmie, mēs gribam izcelties. Ja? Mēs meklējam to atzinību pie cilvēkiem. Un ja mēs meklējam atzinību pie Dieva, mums dabiski ir, mēs esam gatavi pazemēties, jo Jēzus parādīja savu piemēru, un tad mēs dabiski uzreiz varam sekot viņu piemēru, jo viņš pazemojās. Jā, vislielākais, kas man uzrunāja paši, kad es studēju šo tekstu, ka debesu valstība ir liela. Tas veids, pats Dievs ir tik milzīgs, ka tas veids, kā viņš strādā, tas viņa plāns ir tik milzīgs, ka mums ir bieži ļoti grūti aptvert pašiem. Kā Dievs strādā mūsu pilsētā, jo mums ir bieži pat grūti saprast tas veids, kā viņš uzrunā mūs. Paldies Dievam, ka Dievs strādā mūsu draudzē arī, bet viņš arī strādā daudz visādos citos veidos. Romiešiem 11.33. Kāds Romiešu vēstule, 11. nodaļa 33. Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums? Cik neizprotamas viņa tiesas un cik neizdibinām viņa ceļi? Kas gan ir izpratis Dieva prātu? Kas ir bijis viņa padomu devējs? Tas ir iespaidīgs, kāds ir mūsu Dievs.